Nu, un tad mēs atbrauksim uz šejienu no Temzas krastiem reizēm padziedāt tautas dziesmas. Un tā būs mūsu tēva zeme. Tāpēc, protams, ir ļoti daudz, kas vēl darāms. Nu, tā kā Ungāriem, piemēram, tagad ir cepuri nost. Ungāri beidzot kaut pastarpināt, bet tomēr paši savu centrālo banku kontrolēs. Tātad iespējams tas ir. Cilvēks vispār būšot tāds sociālos tīklos dzīvojošs elements, bezdzimumu radījums, runājošs kruplīgā angļu valodā. Bieži mūs biedē, ka mēs esam tādi mazi laiviņi, bet patiesībā, ja liels kuģis grims, tad labāk atrasties uz mazas laiviņas un vērot viņus no malas. Paliekot Latam, teorētiski vismaz ir kaut kāda cerība, ka kaut kad nākotnē kaut ko varam mainīt, ka Latvijas banka pie labvēlīgiem nosacījumiem beidzot varētu mūsu labā darboties. Nākošais solis šeit ir ar eiro palīdzību iedzīt visus vēl lielākos parādos, jo šobrīd mums pieder Latvenergo, vēl pieder Latvijas mēži un vēl citādas lietas. Latvijas zelts, pieder valūtas rezerves. To visu vajag ieķīlāt, iedot valstī un tautai un cilvēkiem aizņemties vēl. Un tad teikt, zēni, jums vairs nekas šeit nav. Vērtības nesējs ir cilvēki, kas šo elementu lieto. Ja šie cilvēki ir čakli, tad šī valūta funkcionē. Un ja šie cilvēki nevairojās, ir slaisti un gļēvuļi, tad viņi var lietot jebkuru valūtu, un šī valūta tik un tā aizies pa skuju tā. Ja mums ir partija diktatūra, un partokrati mums tur ievada iekšā. Partokrati arī pastāstīja Eiroparlamentu pārstāvjiem savu versiju, un arī mūsu ievēlētie pārstāvji Eiroparlamentā arī pastāstīja, kad eiro ļoti mīļš, mums lats nav vajadzīgs, jo, ja gadījumā lats nebūs, tad būšot rubļi. Un tos visus sociālos netaisnīgus jautājumus un pensijas Eiropa nokārtos. Tev reitanāzija. Jā. Tas praktiski ir, teiksim, nostiprināt to politiku, kura mūs jau noved pie vienas krīzes. Ko mēs izdarām, mēs to padarām neatgriezenisku. Vistuvākā laikā latvieši būs acīm redzot nedaudz zemāka auga un varbūt nedaudz tumšāks ādas krāsas. Ja? Bet tas fundamentālās jautājums būs, kādā valodā šajā teritorijā runās. Ja šajā teritorijā runās latviski, tad viņi būs latvieši. Angļu ekonomists Džons Meinards Keins ir teicis, lai sagrautu kādas valsts sociālo sistēmu, ir jāiznīcina tās naudas sistēma. Saime ir uzņēmusies daudz bagātāku valstu glābšanu. Rītdien pārnacionālās institūcijas, kā Eiropas centrālā banka, Eiropas stabilitātes mehānisms, mūsu vietā izlems, ko un kā mēs drīkstam šeit darīt. Tauta, kas nebaro savu armiju, gal galā ir spiesta barot svešu. Tieši tāpat tauta, kas ir gatava atteikties no savas valūtas, beigās ir spiesta kalpot svešām saimnieciskām interesēm. Es aicinu visus parakstīties par Satversmes grozījumiem, lai iegūtu tiesības balsot par izstāšanos no Eirozonas. Dariet to arī tāpēc, lai vēlāk gan sev, gan saviem pēcnācējiem jūs varētu ar tīru sirdsapziņu pateikt, ka esat izdarījuši vismaz minimumu, kas bija no jums atkarīgs. Labāk mani karā kāva, ne celiņa maliņā. Karavīri karā kāva, suni ceļa maliņā.